Aizsargu pāris. Pieteikumā šodien Latvijas izlasē 12 uzbrucēji, 8 aizsargi, kamēr Francija ir izvēlējusies citu komplektāciju. Te vārdu priekšā no neērtās metiens plāts. Sezonas gaitā bija iespēja viņam nonākt Davosā, ko viņš, protams, arī izmantoja. Tagad gan labo malu iespēja tikt uzbrukuma zonā. Piespēja un metiens Rīpervārtos. 1-0 Latvijas izlasēs pirmie vārti šajā sezonā. Elegants uzbrukuma noslēgums. Viņa kā pašam arī bija iespēja tieši šajā mēnesī, 3. un 5. novembrī spējas izcelties. Un tagad pēc Traumaka piespēles, Traumaks arī nepaskopojas iespēju mest. Skaisti piespēle, redzot arī, ka kolēģis ir izvirzījies uzbrukuma smailē un atliek vien tik ievirzīt Rīpervārtos. Skaista epizode, Latvija 1-0 vadībā pret. Vēlreiz piespēles priekš, uzbrukuma zonā, meklē iespējas nonākt Francija, piespēle pēc brīvs meties pa vārtiem, meties seko, tas ir neprecīzi menedžers. Kā viņš norādīja arī sarunā, tad esot ļoti laba komunikācija ar Somiju, kas ir palīdzējis arī šīs pārbaudas spēles norganizēt pirms pasaules čempionāta, bet tagad lieliski iespēja Francija, piespēle metiens. Fantastisks moments līdzēši, protams, iespēja zonā. Varbūt tagad izdosies to izdarīt arī tuvais Soličs. Lieliski iespēja un neizdodas Rīpers. Tagad Rīpa nogādāt aiz vārtiem. Aktīvi turpina cīņu par Rīperi Latvijas ilas. Pareizāk noturot to uzbrukuma zonā. Teicams moments un Rīpervārtos. Skaists epizodes noslēgums. Pieslēdz arī Patriks Ozols un Rīpervārtos. 2. Skatāmies atkārtojumā epizodi. Skaista diagonāla piespēle, labi pieslēdzās uzbrukumam arī aizsargs. Eleganti. Man tiek likti jau tagad ar labu spēles laiku, atrādoties gan Numelinātam, Adrihariem Vītoliem, bet tagad lieliski iespēja Francijai metiens garām vārtiem. Ļoti bīstams moments. Pret 2 Francijas spēlētājiem nesivīgi. Tagad vienatnē, viespret Munino metiens un Rīpervārtos. Ļoti daudz laika bija uzbrukumā Baptistam Brušē. Vēl pietika laika. Francijas komanda gūst pirmos vārtus šajā spēlē. Redzam, pametā acis aiz muguras, nav neviena laika, ir pietiekami daudz, nesasteidz darbības, labu kvalitatīvu plaukstu metienu ar izpildu, pārspējot Ivaru Munino. 23 gadi Baptistam Brušē, bet starp to 21. gada vasaras spēle olimpiskajā kvalifikācijā skaidrs ir bijušas vēl. Te mēties no tūs distants, no neērtās Traumaks. Turpina būt rezultatīvs un karstā Nūja ar Traumaku. Viņa iedod arī Nūjai, kāpēc gan ne. Rīps lido vārtos, lūk, te vēlreiz atkārtojumā Traumaks eleganti. Kladnoviņš spēlē šajā sezonā Jaromira Jāgra komandā. Jāgars pats vēl nespēlē, vai spēlēs Einu Sāzītu. Malas plauks metienu iespēja neutralizēt, pieslēdz 3. spēlētājs metiens! Un kādā veidā, bet tomēr Rīpervārtos nenonāk. Izvadīs šīs spēles Latvijā, kas varētu būt labs grūdienis arī tālāk turpinājumā sezonā. Aktīvi spēlē līdz galam Francija. Laiks ir beidzies un mača pamatlaiks ir noslēdzies. Rezultāts 3-1 Latvija izcīna uzvaru šajā mačā, bet, kā jau minēju, tas vēl nav viss. Jo vēl būs turpinājums šim stādam. Vērot spēli un baudīt cīņu arī tālāk. Jā, pēc 3 aizvadītām trešdaļām Latvija 3, Francija 1.